Just listen. Čau visiem manā UB moto kanālā. Nu ko, draugi, sen mums nav bijuši video. Jā, piedodiet, bet tā sanāca, daudz darba bija, mainījušies apstākļi, un es esmu atbraucis uz Islandijā strādāt. Un arī būs, domāju, turpmāk daudz ko filmēt, bet šodienas video mums būs par Islandes apkārtni. Bišķiņ pabrauksim ar darba kolēģi un pabraukāt riņķī, kaut ko pastīsimies, un arī gribēju parādīt jums šito visu. Un, protams, arī ierakstiet komentārā, vai jums šitāds kontents aizies vai nē. Ir doma pafilmēt kaut ko arī šādu veidu kontentu, ne tikai mašīnas un močus un TT. Protams, arī domāju tālāk pafilmēt arī savu darbu, ko es daru, ko es nedaru, kāda man šeit ir darba specifika, bet tas noteikti būs citā video. Bet šoreiz laižam tulītās, mēs ar kolēģi lecam mašīnām, brauksim kaut ko pastīties riņķī. Un, protams, ja jums šitais te video patiks, uzliec laiku, noteikti abonē kanālu un ierakst komentārā, ies vai neies šitais. Tā kā davai, laižam skatīties. Labdien visiem, kā jūties mazais šinī jaukajā rītā. Visi labi. Ko mēs dodamies apskatīt vienu foršu vietu, mēs kaut kur, nezinu, braucam. Mums jau sniegs sasniedz ārā. Šodien 25. oktobrs ir. Jā, sniegs sasniedz un augsim kaut kur tūlīt, nezinu, kur. Tā kā skatāmies. Mums ārā jau ziema reālākā, visi sasniedz, nosniedz. Nezinu, tur kalnos, tu iesim augšā kalnā, tas jau... Iedoču. Vēl šitā tevis ar kaut kādi jocīgi kalniņi maziņi. Bļēšīgas. Šeit ir karira iekšā. Te var ņemt smilti, granti, viņiem tipa saucamo akmeņus tur skalda. Neko, tagad dosimies augšā kalnā. Mēs esam ritīgā ziemā, bet tas ir vārds. Nav pierasta sniega. Nav pierasta vispār, jā. Tur ir pasties kaut Jo! Kur te jābrauc? Bērni skataties, re? Kas te ir? Šitina ragavām mok lejā, tikai tā varētu. Ko esam apstājušies te tādā ezera. Brauksim vēl tūlīt tālāk, bet paskaties, kā izskatās šeit. Jā, ļoti skaisti. Te ir kur priekšā ezers. Šitāds te klints, liels, nezinu vai video var redzēt tās lielās klintas. Te ir smuks ezers, jā. Maliņu. Tā baigi šauri te izskatās īstenībā. Bet neko, nofilmēt jau arī kaut ko vajag pareizi. Vēl viens. Reko ezers no sāna šitā te izskatās, cik te var redzēt. Ļoti skaists skats. Tā uzbraucam te augšā. Ceļš reku iet lejās. Īstenībā, bet
skaistums. Šādi te mums izstās. Uzkāpjam te augšā, nē vēl? Apakaļ realitātei, te jau zaļa pļauja pastamies. Nav tik traki, asfalts viņš silpnāks. Te jau galvenais stāvās. Tagad mēs brauksim pie okeāna, mēģināsim kaut ko pafilmēt vēl. Reku, te mēs uzstājāmies, te ir kaut kādi kalniņi. Priekšā, jā, te ir smuks ceļš. Te mums rekur ir okeāns. Mēs laikam netiekam klāt. Tā kā gāzēm tagad uz vulkānu pilsētu. Sākā līdz cita pasauli. Jā, Sēnu salu. Sēnu salu, jā. Laikam šodien mēs vulkānā neiesim, jāiet ir apmēram 6 kilometri baigas. Jā, tā kā laikam laidīsim. Tā, mums ir šeit ir jāsamaksā laikam kas. Nākamā reize laidīsim tālāk. Ko beidzot braucam bišķi foršākā vietā, reku lejā ir okeāns priekšā. Iebraukuši te pilsētiņā Grandavi, kā viņi saucās, šitā ir tā vulkāna pilsēta, kur tie vulkāna izvirdumi te bija, reku, te tā pilsēta bija slēgta ceļa vai kas te bija šī pilsētā. Ceļš, rekur aizslēgts, sabērts virsū, rekur te tā lava lija laikam no tā vulkāna ārā šitien rekur. Tāpēc te ir uztaisīts tāds apbraucamais ceļš, rekur. Es kā te ir viss nožogots, lai lava netiek pilsētē klāt. Sabērti akmeņi. Kā laikam neaušana šitā vulkāna, rekur te ir. Rekur ir lava, redzi, šitā malā. Lava. Tā ir tā lava sadegus ir. Kas te bija nāca ārā. Jā, tā kā dubļi kaut kādi. Viņš jau nāca šitien te pāri. Tas ceļš ir jauns. Šis ceļš ir jauns. Uzlies te jau viss viņš nāca pāri šitais te viss. Kaut kā šī ceļš ir nāca. Te viņš aizslēgts ciet ir. Te ir viss vienā lielā lavā. Šādi tematiski būs. Viss ir vajag briesmīgi. Šitādi izstās tā lauvot. Uzkāpuši augšā lauva. Kādreiz viņa bija sarkana.